Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas Tautas kanāla skatītāji. Šodien esam atbraukuši ciemos laikam pie Latvijas drosmīgākā ārsta, vismaz noteikti, un zinošākā par vienu konkrētu lietu, kas ir pāršalkusi visus mēdījus, arī internetu, sociāltīklus un tā tālāk par šo te Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā mirušā puisēna ģimenes aizturēšanu un iespējams, cerams, ka arī atlaišana kaut kādā brīdī. Tā kā, kāda, Edgar, šobrīd ir situācija? Situācija ir, interesanta, jāsaka tā. Vismaz manā pieredzē nebijusi. Jā, dzirdot un redzot, kas notiek. Ziniet, man šito kāds stāstīt pirms pāris gadiem, es teiktu, ka tas cilvēks ir jucis. Jā, bet... jo informācijas ir šobrīd ļoti daudz, viņi nepārtraukt papildinās, un, pagaidām ir tā, ka liekam bildi kopā. Jā, arī es attiecīgi esmu palicis bildi kopā, jo es tev pirms pāris gadiem kaut ko līdzīgu stāstīju, un ko tu man padomāji, es tagad zinu. Ja? Tā kā, jā, es tev uzklausīju. Jā, tu man uzklausīji. Diemžēl, jā, šis nav pirmais gadījums Latvijā, kad notiek šāda te lieta, un par to mēs arī nedaudz tad es pastāstīšu, ko es nosapņoju pa nakti. Jā, un kādas varbūt sekas šim visam. Jā, tad man bija tāds sapnis, es nezinu, kā citiem, bet, teiksim tā, mūsu imunizatori lielie un tā tālāk, Zavackas un tā, ir pārbijušies, jo viņi redz, ka cilvēki vairs nešpricē tik ļoti intensīvi, kā tas bija agrāk. Vakcīnas droši vien iet bojā, naudiņa iet bojā, nav labi. Un tad šis gadījums, kad šis te mazais puisēns, cik es saprotu, tur vēl pa difteriju ir vēl šaubas, jā, vai tur bija vai nebija, kas tur bija un kā tur bija. Jā. Tur visādi šobrīd domā, jā. Un viena no iespējām ir, ko pieļauju, ka tur iespējams tā difterijas nemaz nebija. Lūk. Arī tas pat nebūtu svarīgi, viņiem jau vienalga no kā tas bērniņš aiziet, bet jāaiziet viņam acīm redzot bija, lai saceltu lielu skandālu. Pie tam jāpiebilst, ka šis ir pirmais bērns šogad no difterijas, otrs ir ar garo klepu. Jā. Tas būs svarīgi vēlāk, kur mēs rādīsim vienu sižetu. Tur vecākiem īsti neko piesiet nevarēja, bet vecāku kļūda, ko gan es to neuzskatu par kļūdu, viņi sāka runāt. Viņi sāk runāt, izteikt bažas par to, ka bērns nav pietiekami labi ārstēts un pareizi un tā tālāk. Un ar to pietika, lai dižie imunizatori izlemtu vecākus aizvākt no ceļa. Manuprāt, tas ir sapnis. Redz, tur ir vēl, ja mēs to bildi liekam kopā, tad tu zini, kur mēs 1. septembrī ar kādā statusā Latvija startē. Viena no 5 valstīm, kas Eiropā pilota projekts, tās digitālās vakcīnu pases. Ja? Acīm redzot, vismaz kā es pieļauju, ja? Tas ir mans personīgs viedoklis, ka acīm redzot tā vakcinācijas aptver, pa ko gan Perevoščikovs, gan Zavacka runāja, ja? Kad viņi nav pietiekoši, tur kaut kādu procentu, acīm redzot, iespējams, ka viņiem ir, kā saka, tur grūti paskatīties acīs saimniekiem saviem, un līdz ar to šitas gadījums nāca, kā Dievdāvana, jā, un viņi varēja, teiksim, tagad viņi izpūst, teiksim, ļoti plaši. Par vecākiem runājot, es gribu teikt, ka vecāki viņi nav asociāli. Vecāki ir absolūti sakarīgi cilvēki, jēdzīgi cilvēki, vidusmēra, tāds normāli vidusmēra cilvēki, nekas īpašs. Ja, un nekas, teiksim, nekas ļoti slikts, ja, normāli tā kā mēs ar tevi, ja. Es nezinu par rocību, ja, teiksim, bet, kabatās, ja neskatās. Rocība arī acīm redzot bija, jo viņa tak bija dezinficējusi māju, viss mērlos izmetusi un tā tālāk, ja, tas jau liecina par to. Tieši tā, bet tā kā tur, un pie tam pieskaitām, un sakarīgi runā, un labi izskatās, un tur, mēs faktiski nevaram piesiet to, ka vecāki kaut kādā veidā, kaut kādā mērā būtu, teiksim, tos bērnus abižojuši, ja. Es tur runāju par to gadījumu, par to bērnu, ko toreiz tā kā. Bet redz, te jau ir vēl viens, ja, teiksim, šitas ir ļoti būtisks aspekts, ka
šeit, nu kā cik es ar juristiem, ja, pat cik mēs esam izveidojuši šobrīd, pateicoties tautas atbalstam, pateicoties dažādu speciālistu atbalstam, mums ir izveidojusies tāda, nu, es gribētu teikt, diezgan paliela juristu, advokātu, ja, komanda, kas ar šo lietu nodarbojās. Mums ir arī mediķi, mums ir arī cilvēktiesību, nu, teiksim, organizācija pārstāvi, ja, tā kā šī lieta tiek, nu, diezgan vispusīgi skatīta. Ja, un redz, un te ir jārunā par vienu būtisku lietu, ka profesors Zavēcka, teiksim, kas iespējams šo visu, teiksim, to pasākumu koordinē, ja, kad iespējams šeit var runāt par, nu, kāds saka, pilnvaru pārsniegšanu, ja, jo tomēr likums neviens nav atcēlis. Ir gan vakcinācijas noteikumi, gan ir ārstniecības likums, gan ir pacienta tiesība aizsardzības likums, ja, kad jebkuram no vecākiem, jebkuram no cilvēkiem ir tiesības atteikties no jebkuras manipulācijas. No jebkuras, lai kas tā būtu, lai kādas būtu sekas. Mēs kā, teiksim, es kā ārsts, es domāju, ka arī, teiksim, arī profesori Zavēcka, teiksim, kā ārsts vai, teiksim, kā jebkurš cits no ārstiem, ja, mēs varam būt padomdevēji. Mēs neesam soģi, mēs neesam tiesneši, mums nav tiesība izvērtēt, ja. Teiksim, ja mēs redzam, ka tur ir, nu, teiksim, pēc tam metodas, ja, teiksim, kā mēs zinām, teiksim, ir, nu, mākslīgā imunizācija, nu, kas ir ar vakcīnām panākam, ir dabīgā imunitāte. Nu, par to jau vispār neesam. Jā, un cilvēki, un šie cilvēki, šie nebija tā kā, viņi nebija, nu, teiksim, tā kā slimojoši, nepārtraukt slimojoši. Jā, nebija tā kā tas bērns ir visu laiku slims. Nu, tā, vismaz cik man māca, cik es mācu runāju, cik man viņa teica, ja, tad tas tā nav. Jā, normāls, vesels lauku bērns. Ja? Un redz, un te ir tā, ka atceries, pirms daudziem gadiem bija, man liekas, ka tas bija kaut kādā atmodas sākumā, bija tāds arī liels tāds furors panorāmā un visos mēdījos, ka kādu no ticīgajiem bija. Tas bija kaut kādā sektā bija, kur tur bija asins pārliešana bērnam vajadzīga un vecāki tā kā bija pret, nu, ticības apsvērumu dēļ. Tie apsvērumi mums var būt dažādi, ja? Nu, teiksim, ir cilvēki, kas iet karot, ir cilvēki, kas nekad neies karot. Es personīgi nekad ar ieroci rokās neņemšu, es neiešu karot, es nešaušu nevienu nost, ja? Lai kas te notiktos, ja? Es to nedarīšu, tāpēc, ka man ir tāda pārliecība, kad es nogalinātu nedrīkst. Ja? Tāpat tās, teiksim, vecākam var būt pārliecība par asins pārliešanu, vecākam var būt pārliecība par jebko. Ja? Un mēs nedrīkstam kāpt tam pāri, tāpēc, ka tās ir normāls cilvēku tiesības. Ja? Un to, ko tagad runā, ka tagad piespiedīs vakcinēt, tagad piespiedīs, teiksim, būs kaut kādas absolūti obligātās vakcīnas. Atvainojiet, kolēģi, un atvainojiet, teiksim, mīļie, nu tā nedrīkst. Tāpēc, ka, redz, jebkurā gadījumā, ja, līdz šim bija tā, kad vecākus pa vakcināciju sabaidīja. Jā, es biju pats kursos, bērnu infektoloģija, pirms kādu laika izgāja, kolosāli kursi bija. Bet tur pacēlās runa, protams, par jebkurām slimībām vakcināciju. Ja? Tad viena no ģimenes ārstiem teica, es jau vienmēr sabaidu tos vecākus. Ja? Un tas dakteris, kas vadīja tos kursus, viņš teica, jā, nu pabaidīt vajag. Ja? Un es jautāju, bet vai mēs esam paši dumji, vai mēs uzskatām savus pacientus par dumjiem? Jo kāpēc man ir jābaida? Kāpēc man ir jāpieņem lēmums viņu vietā? Ja? Manis pēc, lai viņi dara, ko grib, es varu ieteikt labāko, ko es uzskatu par pareizi, lai kas tas būtu. Tāpat tās profesors Zavēcka var ieteikt to labāko, ko viņi uzskata par pareizi. Ja viņi uzskata, ka vislabāk ir vakcinēt superīgi, lai viņi par to runā, lai viņi ar argumentiem vecākus pārliecina. Ar argumentiem, nevis ar baidīšanu. Ja? Un tas ir tas, ka tā baiļu kampaņa šobrīd ir uz bailēm. Ja? Jo tu zini, ka labākās reklāmas ir divas. Viena ir zem jotas vietas un viena ir uz bailēm. Šeit darbojās tikai bailes. Ja? Nu, jāsaka, jā, mēs arī uzliksim kontu numuru šobrīd raidījumā, lai cilvēki varētu ziedot tiem pašiem juristiem, ārstiem, mediķiem un visam, kas ir nepieciešams. Nevajag, ja, teiksim, tur ir problēmas šobrīd, pat cik tas, noteikti, ka juristiem, teiksim, šobrīd ir visvairāk darba, ja, tad, ja var, ja kādam ir iespēja, ja, teiksim, kādu naudiņu ieziedot, ja, būt ļoti, ģimeni būt ļoti pateicīgi, ja, to var izdarīt, ja, juridiskai palīdzībai. Noteikti izdarīs, jā. Un tagad atpakaļ pie sapņiem. Jā. Apakaļ pie sapņiem. Tātad,
Faktiski tajā brīdī vecākiem, kad bērniņš puika aizgāja, neko piešūt nevarēja, jo viņš nomira slimnīcā, ārstu uzraudzībā un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Kas, kāpēc, ko, kāpēc, tur es nesapņoju par to. Bet tad vecāki sāka sociālos tīklos un publiski runāt par to, ka nav bijusi korekta ārstēšana vai kaut kas tur nav īsti bijis labi. Kā viņi paši bija teikuši, nozāļoja līdz nāvei, ja nemaldos. Un, tas nedara, un tad vecāki jāaizvāc. Aizvākt viņus nav pa ko. Tad manā sapnī bija tā, ka viņi tika izprovocēti bērnu slimnīcā ārā uzvedību pret viņu abām meitiņām tik tālu, ka neizturēja un patvaļīgi aizveda meitas prom no slimnīcas. Tālāk es sapņoju par to, tādī naktī, tātad vakarā, pašā piekdienas vakarā, Es tev uzlikšu to bildi, ko man stāsta, kas ir no vecākiem, ka neviens patvaļīgi neaizved. Tagad to tā pasniedz. Bet neaizved. Mammai bija 2 negatīvi testi, difterijas testi negatīvi. Viņa drīkstēja gan apmeklēt bērnus slimnīcā, gan, teiksim, pārvietoties, kā saka, likumīgi, un droši apkārtējiem, un viņa aizbrauc bērniem pakaļ, jo bērniem arī bija testi negatīvi. Mēs tagad rādām tos testiņus. Kolosāli. Testi bija negatīvi, līdz ar to, kāda motivācija bērns aizturēt. Un mamma aizbrauca bērniem pakaļ, paņēma bērnus un aizbrauca prom. Bet apsargs aizturēja tēvu, ieslēdza viņu kabinetā. Es nezinu, cik tur taisnība, cik nē, bet vismaz tā stāsta, ka pagrūd viņam parakstīt dokumentu, kad viņš atsakās no tālākas hospitalizācijas. Respektīvi tā, bet tā, kā viņš sāk lasīt, tad tur ir rakstīts, ka, teiksim, viņš piekrīt visām manipulācijām. Un tā, ka viņš uz to norāda, tad ir, es atvainojos, tā nevarēja, bet tas ir, es klāt nebija, neredzēju, tas ir tas, ko man stāstīja. Bet tas ir vairāk nekā stāstu, patiesāk, es domāju, nekā stāstu Latvijas televīzija. Nezinu, es par to nespriežu. Es vienkārši varu atstāstīt tik to, ko es zinu. Un tad tanī piekdienas vakarā Madonas bāriņtiesas priekšsēdētāja, es minēšu, starp citu, es viņas bildi neatradu, Olga Elsiņa, pieņem vienpersonisku lēmumu par šo te bērniņu meitiņu izņemšanu no ģimenes un vecāku tiesību pārtraukšanu. Tiesības viņai uz to ir, cik tas ir pamatot, to rādīs laiks, bet, Olga Elsiņa vēlreiz tautai jāzina savu varoņu. Un sestdienā no rīta bija klāt policija, cik es saprotu, un veic šo procedūru, izņēma bērnus, aizved uz slimnīcu atpakaļ. Bet tur ir nianses atkal. Ja jau tie bērni ir infekciozi, ja tur ir tāda difterija, kas ir difterija, ka tu zini, ir lipīga slimība, Viņa līp, viņa, teiksim, pāriet gājas pilienu ceļā, mēs ar tevi tagad parunājam, ja man ir difterija, tu viņu dabū, Tur tā kā šaubu, tā kā nevarētu būt, Bet redz, teiksim, NMPD, kas tika izsaukts, un kas meitenes aizveda, viņi nebija spēctērpos, viņi bija bez maskām, visi, neviens nebija maskās. Viņiem visiem būtu jābūt difterijai teorētiski. Tad teorētiski viņi visi ir tagad jāizolē, pareizi. vai atkal, teiksim, vai difterijas tur nebija. Tad varbūt, ka tomēr ir pamats tiem 2 testiem negatīvajiem, teiksim, ka nebija. Lūk, paldies par labojumu, precizējumu. Kas notiek? Šajā brīdī jau, kad vecāki ir, kā tu teici, pareizi likumīgi aizveduši savus bērnus, viņi nav bijuši slimnīcā kādu brīdi, viņi atgriežas slimnīcā, viņiem parādās difterija, jo līdz tam medijos bija ziņas par to, ka nav pārējiem ģimenes locekļiem. Bija, viņas šobrīd ir izravētas, bet viņas bija. Es vēl pats atceros, un man ļoti daudz cilvēki teikuši, ka rakstīja, ka nebija tā māsiņām tās difterijas. Un tagad, kas mums notiek? Par šo te pārkāpumu, tā saucamo. Vecākiem draud līdz 2 gadiem, ja nemaldos, 141. pants bija, tas, kas viņiem šobrīd tiek inkriminēts. Ar to jau nepietiek, jo pēc 2 gadiem viņi tāpat būs ārā un turpinās runāt un būs vēl ellīgāki. Kaut kam ir jānotiek, un kam ir jānotiek, un te tagad īsti vietā būs tas sižets, kuru es izgriezu no panorāmas, kur Zavacka šo to pateica. Un tātad,
no sākuma izgrieztā daļa par to, ka tas ir par konkrēto gadījumu, imunizācijas valsts padome tika sasaukt par konkrēto gadījumu, Aikins to pasaka, skatāmies. Iemesls šai imunizācijas valsts padomes sēdei ir ļoti skumjš. Bērnu slimnīcā no difterijas mirušais 4 gadus vecais puisītis. Bija par konkrēto gadījumu imunizācijas valsts padome. Un Zavackas izteikums. Rādam. Tas attiecās uz mirušiem bērniem, manuprāt, ka tur lielāko sodu vecāki jau ir saņēmuši. Mirušiem bērniem. Nevis par mirušo bērnu, jo šogad Latvijā ir tātad 2, viens no garā klepus, laikam, un otrs no difterijas. Šis te puisēns. Ko tas nozīmē, Zavackas kundze? Ko jūs zinat un ko mēs pārējie nezinām? Vai nevarētu būt tā, ka, teiksim tā, šīm te 2 meitenītēm ir jāaiziet, lai vecākiem pilnīgi noteikti tad iedot mūža ieslodzījumu? Vai jūs uz to būtu spējīga? Es domāju, ka jā, jo ja jums ir iespēja izglābt ar vienu ģimenes iznīcināšanu, teiksim tā, 1000 nevakcinēto bērnu Latvijā, tad jūs to noteikti darīsiet. Tas bija mans sapnis. Jā. Nu jā, un redz, un teiksim, pie to glābšanu jau var tā, teiksim, es iesāku par tām atbildībām, ja. Redz, tur ir, kādam ir jāuzņemās atbildība. Jā. Ja es piespiežu, teiksim, bērnu nevakcinēt, ko es nedaru, es to nedaru nekad, es vienmēr informēju vecākus, es viņiem saku, ka es varu izstāstīt visus par un pret, bet lēmums viņi pašu. Ja? Es līdz ar to atbildību neuzņemos. Es uzņemos atbildību tikai par saviem vārdiem. Par to, ka es sniedzu patiesu informāciju. Ja? Tātad, bet ja, teiksim, kolēģis, teiksim, sabaida, ja, vecākus, tad viņš viņus, kā saka, pamudina pieņemt tādu vai citādu lēmumu. Ja tagad imunizācijas valsts padomi ar veselības ministriju un visiem pārējiem, ja viņi tagad pieņems to, ka šeit būs obligāta vakcinācija, ka neņems skolās un tā, tad personīgi šie cilvēki uzņemās personīgu atbildību par šiem bērniem, kas tiks sakropļoti iespējams, jo visām zālēm, kā mēs zinām, ir blaknes. Jā. Arī visām labākajām vakcīnām ir blaknes. Vislabākajām ir blaknes. Ja? Jebkuram no ķīmiskiem medikamentiem ir blaknes. Un to nevar noliegt. Ja? Bez tam, kā mēs zinām, difterijas vakcīna, viņa nepasargā no saslimšanas. Ja? Ko man Reičeka mēģināja, teiksim, iebilst, ja? Bet tas nozīmē, bet vienkārši Reičeka īsti nezina medicīnu. Jā, viņa nezina medicīnu, tāpēc, kad vakcīna satur, difterijas vakcīna satur difterijas toksaīdu, kas veido antitoksisko imunitāti. Tātad šī vakcīna labākajā gadījumā pasargā no teiksim, spēcīgām, toksiskām, smagām toksiskām reakcijām, bet ne no saslimšanas. Ja? Tātad tas, ka, ja jums kāds saka, ka difterijas vakcīna pasargā no saslimšanas, tad, maigi sakot, tā nav taisnība. Palūdziet viņiem paskaidrot to vēlreiz. Tagad jau televīzijā visur saka, ka bērns būtu palicis dzīvs, ja viņam būtu saulaicīgi veikta vakcinācija un tā tālāk. Redz, bet tas ir tāds, bet tas ir pirkstu ūdenī. Viena tā teica, kā mēs varam zināt, kā būtu bijis, ja? Tieši tā, mēs to nevaram varbūt tas bērns būtu nomirs no komplikācijām tikpat labi, ja? Un daudz ātrāk. Jā. Tādi tie sapņi, tādi tie murgi tiem, kuri varbūt uzskata, ka es kaut ko baigi pārspīlēju. Diemžēl nepārspīlēju, jo šādi gadījumi Latvijā, un ne tikai Latvijā, ir. Arī pasaulē ir šādi gadījumi, kad vecāki, lai viņi neizrunātos, viņi jau tā ir cietuši smagus zaudējumus, tomēr bērnu zaudējums, viņus vienkārši iebāž cietumā. Un jāiebāž ir uz ilgu laiku. Redz, bet mēs katrs pieņemam ikdienā lēmumus, tādus vai citādus, ja, teiksim, ko ēst, ko dzert, ar ko mīlēties, ar ko, teiksim, satikties, ar ko nesatikties, ja, teiksim, kādus medikamentus lietot. Tas ir mūsu izvēles, un mēs visi baudam sekas. Protams. Ja mēs apēdīsim kaut ko labu, mēs baudīsim, teiksim, to labo, kas no tā nāk, mēs apēdīsim kaut ko sliktu, mēs baudīsim slikto. Ja, teiksim, es pieņemu lēmumu iet pār pa sarkano gaismu, teiksim, Brīvības ielā, es iespējams pakļūšu zem mašīnas, es baudīšu tās sekas, ja? Bet tas ir mans lēmums.
Nu jā, un šis bija arī vecāku lēmums. Tas ir vecāku lēmums, un mums nav nekāda tiesība, manuprāt, nav nekāda tiesība apstrīdēt šo lēmumu. Jā, jautājums ir tikai, vai šie vecāki, pieņemot šo lēmumu, varēja rēķināties ar tādām sekām. Es domāju, ka neviens ar to nerēķinājās. Un tā ir tā realitāte, ar kuru vecākiem Latvijā acīm redzot būs jāsaskarās. Tu domā, ko? Aizturēšanu, bērniem, pārējo bērnu atņemšanu, visu šito te epopēju. Es šaubos, vai viņi ar to redz, teiksim, bija, ja tu atceries, teiksim, kādus, vēl pirms Covid, bija viens arī skaļš stāsts par to, kad bija viens difterijas bērniņš. Jā. Atceries? Jā. Tas bija mans pacients. To nezinu, neviens, es domāju, kad plašāk, bet tas bija mans pacients, un es to stāstu ļoti labi arī zināju, un bet tur patiešām bija difterija. Bet tur bija arī, tur bija vecāku nevēlēšanās, teiksim, tur bija vecāku neizlēmība, tur, es vienkārši tur patrāpījos, kā saka, pa ceļam. Es izdarīju maksimums, ko es varēju, bet tālāk visu, teiksim, to labo darbu izdarīju bērnu slimnīcu, un tiešām izdarīju uz teicami, un tas bērns ir vesels, un, vismaz cik man zināms, un labi, bet par ko, bet tā sociālā puse, tā medicīniskā bija vienkārši brīnišķīga, bet tā sociālā bija tāda, ka zvanīja man vienas asociācijas prezidenta un stāsta, ka bērns mirst, zvana man otras asociācijas prezidenta un stāsta, ka bērns mirst. Man ir jāpiezvana vēl ārstējošam ārstam, tā man izlemāja vispār, pēdējiem vārdiem un pataisīja par noziedznieku, teiksim, un kāpēc? Pēc tam uz kādu punktu pamata, un pastāstīja, ka bērns mirst, teiksim, realitātē tur viss bija kārtībā. Citi kolēģi smējās, kad tur, kad lieties mierā, tur neviens nemirst, tur viss būs labi. Vecākus, kā saka, nobrauc ar tanku. Tanī reizē, un interesantākais savakcinēja pēc izveseļošanās. Pret ko? Pret difteriju. Un izstāst man lūdzu, teiksim, tu neesi medijs, tu nevari izstāstīt. Nē, es nevaru, bet tu vari. Varbūt, ka man profesors Zavēts var izstāstīt, Kur tā motivācija? Ja tikko bērns ir pārslimojis ar difteriju, tikko viņš pārslimojis, tikko vesels, mēs visi zinām, ka pēc smagas saslimšanas bērns mirst, viņam ir jādod atjaunošanās periods. Lai viņš spētu reaģēt uz to informāciju, ko mēs ar vakcīnu viņam dodam. Un vai nav tā, ka viņam pēc šīs izslimošanas kaut kāda imunitāte veidojās arī? Par to es stāstu. Tas ir normāls process, tā ir normāla fizioloģija. Mūsu organisms arī nav dumšs, viņš mums dod, viņam ir atmiņa. Tu apēd kotleti, to kotleti atmiņa saglabājās kādu laiku tavā organismā. Man liekas, ka diezgan garu laiku, Teiksim, tu pārslimo kaut ko, tu pārslimo parastu puņķi, tev par to parasto puņķi, vai kas tas būtu, adenovīrus, rinovīrus vai jebkas cits, tev saglabājās atmiņa. Tās ir tās IgG antivielas. Tā ir tā atmiņa. Tāpat tās par to difteriju. Bērnam iespējams, un antivielas neviens nepaņēma. Un tur ir divi varianti. Vai no tās antivielas neveidojās, un vai no tās antivielas nav, tad, ja to antiviela nav, tātad kādi jēga vakcinēt, jo bērns nespēja izveidot antivielas. Ja tās antivielas ir pietiekošā daudzumā, tad kāpēc jāvakcinē? Viņiem ir antivielas. Cito es tiešām nesaprotu. Acīm redzot, tos vecākus beigās tomēr nobiedēja. Nē, viņus nobiedēja, viņus ritīgi sabiedēja. Jā. Un šajā gadījumā vairs nebiedēja, bet vienkārši paņēma ciet, kas jau ir nākamais solis. Nē, tā ir tāpat biedēšana. Tā ir biedēšana, bet tas nav nekāds joks vairs. Tu nevari izvēlēties, tev nav izvēles iespējas. Tā kā tevi tur iemet, tev nav izvēles iespējas, saproti? Tev ir tas, kas tev ir. Redz, un tā ir tā smagākā lieta, faktiski, uz ko mēs ejam. Teiksim, par ko mēs cīnījāmies uz barikādiem. Par ko mēs cīnījāmies 90. gadā, par ko nošāva zvaigznes, lapiņu un vēl tur citas. Par ko? Par šito policijisko patvaļu, kas šobrīd notiekās, par to, ka jebkuru cilvēku var sašņoriet, iebāzt uz vismaz 24 un 48 stundām izolātorā. Par neko. Par neko, par safabricētu lietu. Par to, ka viņš mēģināja savus bērnus pasargāt tā, kā viņš to ir pratis, sapratis un mācējis. Tad arī tev var iebāzt. Tagad publicēs sižetu, tev atbrauks pakaļ, tev iebāzēs iekšā. Tāpat tās man jebkurā brīdī var iebāzt iekšā.
Ja? Par ko? Par to, ka es atļaujos paust savas domas, par to, ka tu atļaujies paust savas domas. Tad tas ir PSRS 2. Jā. Tas ir tas, kas notika Brežņeva laikā. Ja? Šobrīd mēs vēl esam Brežņeva laikā, man liekas, bet lēnām slīdam tā kā uz to pusi. Ja? Teiksim, tur, kur tuvāk jau Staļina laikam. Ja? Jā. Vēl mums pie sienas neliek neviens. Ja? Pagaidām. Pagaidām, jā. Un tas ir tas, kāpēc mēs arī šos visus video rakstam un tā tālāk. Tas ir liels lūgums visiem nenobīties šoreiz tiešām padalieties, lai viņš izplatās. Jo vienīgais veids, kā mēs, manuprāt, varam glābt tās divas meitenītes, jā, kuras šobrīd ir Zavackas nagos, jā, ir publicitāte, lai viņi šo vēlnišķīgo plāniņu, ja tāds ir, tas bija tikai sapnis, kā jūs teicu, murgs. Jā, bet ja gadījumā tomēr tāds ir, lai viņu neīstenotu. Lai nobītos vienkārši. Nu jā, bet redz, un tur jau var vēl ir, teiksim, ar to puikiņu. To puikiņu tur ir arī dīvainības, jā, jo tā ir publiska informācija, kas nāk no māmas vārdiem, kas ir publicēta arī kanālos dažādos, jā, kad gribiet palasiet precīzāk, jā, bet pēdējais nakts, pēdējais rīts, jā, teiksim, bet es ir no māmas vārdiem, jā, es klāt nebiju, nestāvēju, apgalvot 100% nevar, jā, bet tas ir tas, ko māma stāstīja, māma rakstīja. Jā, 4 naktī atslēdzās mākslīgā niera. Jā, to es arī lasīju, jā. Jā, bet atslēdzās kāpēc? Tāpēc, ka it kā pilns filtrs. Filtrs ir aizsērējis. Jā. Tā vietā, lai filtru iztīrītu, viņu neiztīri. Puikam ir paredzēta operācija pa dienu, no rīta vai pa dienu, jā, teiksim, kur viņam liks to, kaut kādu tur aparātu iekšā, jā. It kā sirds stimulātori, ja? Es vēlreiz saku, nezinu, klāt nebija, ja? Bet viņam it kā temperatūra paceļās. Jā, varētu tā būt. Saprot, un it kā nodaļas dakters, pirmkārt tā niera nestrādā, respektīvi viņam personīgās nieras nestrādā, viņam ir niera, teiksim, viņam tāpēc ir pieslēgts mākslīgā nierē filtrs pilns, tā nestrādā. Tad intoksikācija aug, respektīvi tas organisms piesārņots ar toksīniem aug, jo nekas jau nefiltrē ārā. Ja? Un viņu tomēr ved uz operāciju. Saprot? Ar temperatūru. Tas ir, man ir... Ja tā ir taisnība, tā ir taisnība, tad paklausies, bet kas notiek? Es nevērtēju kolēģis, ja, teiksim, es tiešām negribu nevienu vainot, bet tas ir tas, ko es nesaprotu. Ja? Tas ir tas, ko es nespēju saprast. Kāpēc tā notiek? Zini, interesants fakts vēl viens. Pirms tā puisēm nāves, man šķiet dažas dienas vai kā, ieradās kaut kāds Pasaules veselības organizācijas Eiropas kūrētājs. Cilvēki var izdarīt paši savus secinājumus. Vai tur ir kāda saistība vai nav? Atgādināšu tikai, kā pēc von der Leyenas ierašanās, kas mums notika. Kaut kas bija arī. Kaut kas bija. Jā, atbrauc nodeva komandas priekšniecību un mūsējie sāka pildīt. Tā kā iespējams, ka tas bija. Ar studentiem netikās. Jā, tāpēc arī, kad... Arī kāpēc? Jā, bija publicitāte. Tas ir vienīgais, kas viņus var atturēt no tā, par ko mēs šobrīd bažamies, un tam ir pamats, jā, jo, kā jau es teicu, 2 bērnu dzīvības, vecāku dzīvības Zavacku neuztrauc, manuprāt. Jā, jo redz, arī tās meitenītes jau bija tanī piekdienā bija veselas, viņām simptomi nebija. Viņām nebija nekas, kas liecinātu par slimību. Visi jau to zināja, jo atbrauc bez spectērpiem un tā tālāk. Viņi to lieliski zināja, viņi zināja, ko viņi ņem ārā un kāpēc viņi ņem ārā. Un ka tur nav tā pamatojuma un vispār tādas slimības arī nav visticamākais. Ja? Jo es neticu, ka mūsu policisti, bāriņtiesas un tā tālāk, ja viņi zinātu, ka tur var būt difterija, tur nevis FFP2 būtu, tur es nezinu, kas tur būtu skafandri. Kā tanī teikts, difterija nāvējoša slimība. Ja viņi zinātu, ka viņi iet pie mēra slimnieki, ja teiksim, istabā, tad noteikti būtu spectērpi. Laikam jau jā. Tālūk, tā kā paldies, Edgar, tev arī par sarunu. Cerams, ka vecāki tiks atbrīvoti tuvākajā laikā. Ja tas notiks līdz raidījuma publicēšanai, tad parādīsies titrā. Ja ne? Principā viņas var drīkst aizturēt 48 stundas, vismaz tā jurists saka. Jā. 48 stundas beidzās pirmdien no rīta.
Redzēs, kā tur būs, bet, tad ir jāiet, tā procedūra tāda, tad jāiet uz tiesu, izmeklēšanas tiesnesis pieņem lēmumu par drošības līdzekli tālāk, jā. Tas ir atkarīgs no viņa, un cerēsim, ka tam vismaz godaprāts būs. Un viņš jurists šobrīd tur strādā, tā kā ceram uz to labāko. Jā, vēlreiz parādīsim ziedojumu kontu, tā ir vecmāmiņa, jā. Tā ir bērnu vecmāmiņa, jā. Tā kā tas nav nekur, viņš neiet citur un netiek izpļakarāts vai vēl kaut kas, tā kā palīdziet, cik varat, un cerēsim uz to labāko.